Šādi izskatās mans mēģinājums cīnīties ar ceļa tūsku pēc operācijas. Menisks ļoti ilgi dzīst un mēdz uzpāmst pēc kārtīgi treniņu pietupieniem, kvadricepsiem, hamstringiem. Mums vajag visu šo ar antiseptiķi mēs notīrīsim to virsmu un liksim teipu virsū. Fizioterapijā man parādīja tādu teipošanas paņēmienu, gluži nezinu, kāds ir, varbūt es tagad runāšu aplamības, bet tas ir tāds paņēmiens, kur tu ņem to teipu un uzlīmē tādos viļņainos veidos, ka viņš to tūsku vadīs pēc tam pa to teipu ārā, jo šeit esot kaut kāda limfu drenāža, kur iziet ārā limfi un viss tā tūska ķipa ies ārā. Protams, primārais būtu pēc treniņa uzlikt ledu, smērēt augsto smēri, bet šobrīd es iešu palīdzēt draugam ar viņu mašīnu strādāt, līdz ar to man nebūs ne ledus, ne smēri pieejami. Un arī tad, kad tev ir teips virsū, tu nemaz nevar nekādu smēru uzsmērēt. Tāpēc uzliksim teipu un mēģināsim cīnīties ar to tūsku. Jo šodien biju treniņā, atkal provicēju mazliet to tūsku un viņš ir piepampis. Protams, es tagad uztaisīju kontrastu dušu, nezinu, vai tas palīdzēja. Kā tas teipošanas princips ir, viņš ir jāsagriež mazās nūdelēs, makaronos, spagetī. Un tā lūk mūsu makaroni izskatās. Šeit mazliet ir atplēsts. Šito pieliekam pēc iespējas tuvāk cirksnim. Gan aizmirst svarīgāko. Manā gadījumā vajag līmi, tāpēc, ka citādāk manā pieredzē teips neturās. Tādu varam līmēt. Un sākam pa vienam makaroniņam ņemt, 50-60% stiprībā iestiept. Un tad man teica, ka nav īpaša būtība, kā tu viņu liec. Galvenais ir apmēram. Un lai tas beidzās kaut kur šeit pie ceļa, pie tās tūskas. Un tā ar pārējiem. Un tā, nu lūk, mūsu cels tagad izskatās aplīmēts. Tagad teorētiski mazliet samazināsies tūska.